Ar jums šodien kopā esmu es Leila un es Amanda. Šī nedēļa ir bijusi ļoti gara un nogurdinoša, bet nu laiks izklaidē. Bet pirms tam mums priekš jums skatītājiem ir maziņš paziņojums. Nākamnedēļ jūs varat pieteikties Slendermana izaicinājumam. Tas ir, jūs iesūtat savu vārdu uzvārdu kaut kur TV kastē vai arī lejā komentāros. Mūsu šodienas sēriju mēs sāksim ar mazu ieskatu Lainas Beķeres skolas jaunās prezidentes intervijā. Sveicināti! Šodien ar jums studijā ir Amanda Strīķe un Laina Beķere. Mums būs ekskluzīva un improvizēta intervija ar jauno skolas prezidentu. Es dejoju, es dziedu un es nodarbojos ar rokdarbiem. Un es esmu arī pilsētas skolēnu domē. Bet nu nav noslēpums, ka tev ir ļoti labas atzības, un es teikšu ļoti labas atzības, un tu esi gudra. Un pa kuru laiku? Būsim atklāti, un tad lielākais noslēpums tā ir mācīšanās naktīs. Kur tu ņem enerģiju? Tad dzer vitamīnus C, A, D, B, padalies ar mani arī, jo man vajag. Nē, patiesībā vitamīni ir tie, kurus es nekad īpaši neesmu dzērusi, jo es parasti aizmirstu. Aha. Bet pilno video ar interviju ar jauno skolas prezidentu jūs varat atrast šeit, zemāk. Novēlam veiksmi jaunajam padomu sastāvā darbu, bet tagad pievērsimies kaut kam interesantākam. Tieši tā, Aneta un Terēze ir sagatavojusi kaut ko ļoti īpašu priekš jums. OMG fakti! Esiet sveicināti! Kā jau solījām, mēs atkal esam klāt ar jauniem faktiem, un šodien ar jums būs Anete un Terēza. Kenijā ir vīrietis, kurš ir precējies vairāk kā 100 reizes. Nu, kā saka, katram ir savs hobijs. Savukārt garākā monopola spēle ir ilgusi 70 dienas. Bet pēdas garums atbilst no dēlnes līdz alkonim. Iepriekš arī es tam neticēju, bet ticiet man, izmēģinot, tā tiešām ir taisnība. Vai jūs zinājāt, ka meitenes acis miršķina 2 reizes biežāk kā zēni? Ļoti interesants ir fakts, ka nav iespējams nošķaudīties ar acīm vaļā. Taču, ja jūs zinat kādu, kurš to var izdarīt, droši rakstiet mums. Un tiksimies jau nākamreiz ar jauniem faktiem. Nākamais stāsts būs par Svarcelā īstu dzelzslēdīgu Baibu, kaunā kritušo Rihardu un uzmini, kas viņu interē. Nu, es. Skatāmies! You're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. Sveiki, ar jums esmu es, Leila, un man blakus sēž Baiba. Baiba, vai tu vari pastāstīt mūsu skatītājiem, ar ko tu nodarbojies? Es nodarbojos ar fitnesu, agrāk nodarbojos arī ar svarcelšanu. Es vienmēr esmu prātojis, kāpēc meitenes nodarbojas ar svarcelšanu. Varbūt pastāstīt savu iemeslu, kāpēc tu ar to nodarbojies? Es nodarbojos ar to priekš sevis, bet es domāju, ka meitenes pārsvarā, no tā, ko es redzu, pārsvarā viņas nodarbojas tāpēc, lai labi izskatītos zēnu priekšā. Cik es noprotu, svarcelšana nav ne tikai sports. Cik bieži tev ir treniņi un ko ir šis hobijs mainījis tavā dzīvē? Es trenējos 5 reizes nedēļā, parasti 3 dienas un atpūta, un atkal 2 dienas un vēl viena atpūta. Tā ir man tā ir diezgan samērā laba slodze. Vairāk es tev neuzspiežu. Protams, tas ir uzlabojis man veselību kā tādu. Labāku imūnsistēmu padarījis. Esmu arī, protams, vizuāli mainījusies. Lai gan to varbūt nevar tik ļoti redzēt. Bet pašsajūta noteikti ir daudz. Lūk, man šeit ir bilde. Vai pēc tavam domām tev šķiet, ka šī sieviete ir skaista? Nē, es domāju, ka ir nedaudz par daudz muskuļu. Par daudz. Tev nebūtu tāds mērķis izskatīties. Ja tu nodarbojies ar to tā tīri vizuālajiem, tad nē. Piemēram, bodybuilderam? Jā, bodybuilderam tas izstīdos ļoti normāli varbūt, bet tā ideāli meitenes tagad par daudz. Kāds ir tavs mērķis? Manuprāt, mēs esam meitenes, vai ne? Un rati, kurai meitenei pastoties spogulī, ir tāds, jā, wow. Tāpēc es domāju, visu dzīvi mēs pilnveidojamies un visu dzīvi mēs tā kā cenšamies sasniegt to formu, par kādu mēs sapņojam. Es esmu dzirdējusi tādu mītu par svarcelējiem, ka viņas iet uz stoli kā puiši. Un tas ir, viņas stāv kājās, kad dara savu lietu. Vai tu piekrīti šim apgalvojumam? Tāds apgalvojums eksistē, jo citiem šķiet, ka viņām kaut kas starp kājām izaug.
Bet es domāju, ka jebkurš varētu čurāt stāvus, ja poda mala būtu slapja. Tā kā tu esi sportiste, protams, ka mūsu skatītāji vēlētos, lai tu kaut ko parādītu. Un tā kā es esmu arī šeit sporta tērpā, gatava, vai tu vari man kaut ko parādīt? Kā tu trenējies? Every time I get out, my heart's in the basement. I can't get over it. I never wanted to work for pieces of paper, but I guess that's all I get. Wanna win in this world. Vai tev ir jāpierāda savs talants? Tāpēc mēs esam uzaicinājuši mūsu head-editoru Rihardu. Un viņš tev izaicina uz rokošu. Vai jūs esat gatavi? Vai tu esi gatavs? Ne īpaši. Labi, mums ir rokas. 3, 2, 1, aiziet. Apsveic tos talantus pierādīt. Šodien skolā notika ļoti aktīva darbība starpbrīžos. Mums pienāca ziņas, ka ir dzirdama dūla mūzika. Tāpēc TV kaste devās uz notikumu vietu, lai noskaidrotu, kas notiek. Jā, šie skolēni pat tiešām norāva jumtu. Paldies, ka jūs padarījāt mūsu ikdienu gaišāku. Paldies, ka skatījāties. Subscribojiet, laikojiet un izsakiet savus komentārus. Visur, kur vien varat. Piesakieties slenderi izaicinājumam. Rakstiet komentāros Twitterī, Instagramā vai arī privāti. Draugos, uz inboxu, Facebookā, Gmailā, otrapuse.lv. Paldies, ka skatījāties līdz nākamajai reizē. Bučas! We'll be right back.